Es nezinu, kā iesākt. Nekādu nezinu, kā iesākt bez jēra. Kas man dien, ko mēs varam pateikt par to veikalu? Baigi plašais viņš ir. Forši, ka daudzās vietās ir tās vietas, kur pasēdēt, palādēt telefonu. Tieši, ja tu esi atbraucis ar kādu, un tam cilvēkam vajag vazāties par tiem veikaliem, tu vari apsēsties, ierakt savu telefonu, nespasties, vai viņiem ir Wi-Fi. Ļoti daudz to džeku soliņu. Jā, džeku soliņu ļoti daudz, tas ir forši, un viskais ir jērti. Un tas, ka var lādēt visur ir USB kontentu, tas tā kā beidzot kāds padomājis par to ir. Kas, man liekas, kas no veikala ziņā, ka baigi maz ir tādu dāvanu veikalu. Nu, ja es salīdzinu ar Alfu, kas mans mīļākais, tad tur tas lielveikals, tad es tur varu atrast kaut kāds tā kā Tigeris un citur ir tādi kā Pieri, nu, kur tādi sūdiņu veikali visādi. Un es te tā kā baigi vairāk tieši apavi, apģērbs. Apavi? Jā, bija daudz, tur krokši, Danijas. Bet apģērbi ir ļoti tieši jauniešiem vispār perfekti. Apģērbi ir labi, tāpēc, ka ir lētais New Yorkers, krāsainais krops, House, rezervets milzīgais, arī bērna nodaļa ir. Berška, Pulenbers, viss, kas tāds jauniešu vairāk, jā. Tas forši vienu vietu viss, tas labi. Un ēdiens varbūt arī man likās, ka baigi viss ir tāds vairāk uz junk food pusi. Bet arī, jā, nu loģiski, ka visi lietuvieši lielie brendi, ja tur chili pizza, Gambejs, kas, nezinu, par tiem nodokļiem man joprojām liekas kaut kāds dūšu kantors reālākais. Kas tad tur vēl bija? Kankan pizza, kas ir friškas un pizzas. Tas par dīvaini, ka kankan pizza un blakus ir chili pizza. Kas tā kā konkurējušie uzņēmumi. Varbūt tas viens tas pats tikai cits nosaukums. Un tad bija visāds kafejnītes, kur tikai kafiju var dzert. Bet dizainas... Bet tās kūkas. Kūkas, nu kūkas bija vairākās vietās stilīgs. Kūkas un tādi, kas ir forši. Bet man patīk, ka viņi visās tajās kafejnīcās ir ieturējuši modernu stilu. Man liekas, ka tur viņi nav ļāvuši pašām kafejnīcām izvēlēties savu interjeru, jo visi ir diezgan līdzīgi. Betons, melns, metāls un kaut kas no zelta. Jo Gambejs taču nebija kā Gambejs, kā viņš ir citur, viņš ir savādāks interjers. Tas ir, nu, tā patīkam. Nu, nopirkt visu var, paēst var. Jā, nav vēl apdzīvots īsti, viss tāds vēl tāds paņātna, tā kā, piemēram, ir hokeja halla, ledus halla ir, un tagad jau kāds ar marķieres lapiņas rakstīs, publiskās lidoto tikai no 4, tur reāli atbrauc vienots, grib pasadot, un viņi ir ciet. Viņi bija aizņemti, jā, bet, nu, šis nav noteikti veikals māmiņām ar bērniem, nu tāds. Kāpēc nav? Tāpēc, ka maz to veikalu bija, maz bebīšu. Tur bija tāda, bija Kids Zone, bija XS rotēlietas, tur bija Fortnite rotēlietas. Jā, nu māmiņas ar bērniem neiet rotēlietu veikaliem, tieši to tādu veikalu nav gluži. Baby foods? Nu, jā, nu tur Mother Care bija, bet tā mazāk, kā tas ir Spicē. Tad, ja vairāk, ja Spicē ir tāds bebīšu veikals, tad šis nav. Jā, Spicē ir. Mols nestāv klāt. Nu, Mols seni vispār jau palic 90. varbūt, maksimums 2000, nezinu, kas viņam tur menedžmentā pie vainas, ka viņš ir tā. Šis ir stilīgāks kā Rīga plāts, piemēram. Jā, tikai, nu jā, man tas iebildos par to ēšanu, jo es visu laiku ēdu tikai lielveikalos, jo tas ir man ir izdevīgi, ērti, vienkārši, tad šeit man liekas, ka viss ēdiens ir tikai, principā, neveselīgs. Nu jā, pamēģinu. Nu, tobiši vienu ēdnīcu pa vidu, kur ir vārīti kartupeļi, kāposti, salāti un gaļa. Vienu, lūdzu, uzliekciet un tad redzēs, ka pārējiem pazdīt. Bet tagad reāli rindas bija tikai pie maķīša. Visi pārējie tur, nu, pa vieniem, pa diviem, bet ne, nu, ir interesants foršas vietas, kur tieši dizaina ziņā, tur, kur otrajā stāvā bija tā Āzijas virtuve. Izskatās forši ar feikām plasmas palmām. Ir mūdīgi, ir kinoteātris, un to mums jānoties. Es vislērāk ko gaidu, kad būs IMAX vaļā. Bet es neredzēju nekādu bērnu laukumu tādu vispār. Jā, kur bērns ielais taču nebija. Neko neredzēju. Taču. Jo es biju sākumā dzirdējis, ka šeit nu būs izklaids un viss kaut kas. Un otrs jautājums, kurš ir tas kino? Labais tu varēsi atdot, kā kurš tas kino. Nu, mēs bijām, tur bija Apollo kino. Tas ir tas IMAX? Jā, tur bija IMAX, jā. Ok, tad es nevienu logotipu nepamanīju neko. Es redzēju, jā. Pagad, tad mums jāiedas to, bet tur nav, IMAX vēl nav pieejams, vai ne, es saprotu? Nu, nezinu, biļetes ir kaut kāds pieraksts. Biļetēm bija jābūt 30 eiro uz IMAX, šeit bija tikai 60. Bet arī kādi, jānotestē kāda skaņa, kā kas, jo kur mēs gājām, Alfā lielajā zālē mēs bijām, bija baigi forši, mēs uz bīstiem mēs gājām.
Un tad mēs bijām uz mazo zāli, un tur bija galīgi sūdīgi. Tā kā ir šeit, nevar salīdzināt. Ne multikīno, piemēram, ir forši, ka tur nav cilvēku, bet skaņa tur baigas. Skaņa tur ir sūdīga, tas ir skaidrs. Bet tu var skatīties, bet tu multikīno var aizbraukt pa dienu un sēdēt divatā sēdēt visā zālē. Tā kā principā mājās. Tāpēc tas ir forši. Un multikīno otrdienās ar kaut kādām Rīmī vai Paldies kartēm bija 40% vai kaut kas tam līdzīgs. Ļoti izdevīgi, kādreiz gribas kaut ko noteikti specifiku. Un ķešā ir bišķiņ tukšāks, tad var... Jā. Nē, ok, interesanti. Maz cilvēki vispār, mēs bija sagatavojis, ka būs kaut kāds ārprāts, bet stāvvieta ir tukša, gaitiņi ir tukši, rindas nekur vispār neviena nav, pulkstens ir 1:40, būtu jābūt tā kā pusdienotājiem un vispār... Kaut kā te visi sabiedē, ka tur atskrējuši vienā dienā 20,000, tā ka ir klusums. Tas tā kā Ikea bija no sākuma, bum, un tur vienkārši nesanost, un tagad var aiziet un pilnīgs tukšums. Tāds, lūk, šit vlogs par to, kā izskatās tajā Akropolē iekšā. Noteikti, ko var uzslavēt, mēs viņam paši smukākās toaletes. Es piegāju pie tās toaletes un neierubījos, tur ir tikai deg lampiņas. Un tev jāliek roka apakšā, ir zem tā tur, un kur tur jāliek ir? Tā kā tas bērnu izlietnis, vismaz sieviešu pusē ļoti forši. Bērnu augstums, tas ļoti svarīgi tomēr lieta. Ka bērns arī var tikt klāt. Jā. Tas arī viss. Braucam ēst.